Kas notiek Latvijā? Dombura kungs to jautā daudzu garumā. Bet, ziniet, viņš nespēja atrast atbildi, es jums teikšu gluži kā nezinīts uz mēnesi. Latvija faktiski ir izpārdota. Komunisti un bijušie čekisti aizvien vēl atrodas pie varas stūres, lemj. Nav veikta dekolonizācija, radot abreni, Latvija joprojām ir izlaupīta. Zemesardze ir atbruņota un likvidēta, leģionāri tiek nicināti un vajāti, bet Latvijai nelojālie un naidīgie miliči joprojām strādā policijā, nicinot mūsu kultūru un valodu. Lūk skaudra, bet godīga atbilde tam, kas notiek Latvijā. Tam atbildi ir tik nērta, un nērtā ir visām pie varas pašlaik esošajām partijām, ka pat Dombura šovs to noklusē. Lai gan atbildi būtu vienkārša, mazāk šova un vairāk godīguma. Ticot, ka pienāks laiks, kad pasauli ieraudzīs, ka Latvija nav tikai nelietīga korumpenta zeme, bet suverēna tiesiska valsts, kurā valda taisnīga likuma. Mūsu kopējais pienākums ir pēc iespējas uzturēt latvisku un nacionālas valsts vērtībām bāzētu garu Latvijas skolās un nemitīgi atgādināt ikvienam pretimnācējam par noziedzīgās varas nelegāliem darījumiem. Ir vajadzīgs spēks, kas apņemtos labot tās ārprātīgās nelietības, kas Latvijā notikušas pēdējo 20 gadu garumā, un atjaunotu beidzot tiesiskumu.